Populārākais māneklis, ar ko ķer foreles dīķos, ir šūpiņš. Ar to 99% gadījumos sākas sacensības, jo tikko svaigi ielaista zivs ir ļoti agresīva un ir svarīgi pasniegt viņai šūpiņu ļoti košā krāsā, lai viņa spēj to ātri pamanīt un apēst. Attiecīgi, iesakam izvēlēties startā košus, tāda garaniska tipa mānekļus ar košās krāsās, ar zelta elementiem, piemēram, norijas brūnī. Šitais šūpiņš ļoti labi der kā starta māneklis. Ja. Ir vērts pamēģināt pamainīt šūpiņa formu, tas ir modeli, un kā piemērs ir ļoti mīļš daudziem Forest Pal, 2,5 grami, košā krāsā, spējas izprovocēt zivis uz copi arī vēlākos periodos. Viens no populārākiem un mīļākajiem šūpiem mūsdienās ir Anthem Dohna, 2,5 grami, košas krāsas, reizēm ar melnu aizmuguri, spējas dot zivis arī vēlākos periodos, kad zivis jau būs palaidušies zemāk un vairs nebūs tik aktīvas. Savukārt, sacensību vēlākos periodos ir vērts pāriet uz tumšākām krāsām ar mērķi piesaistīt to zivju uzmanību, kuras vairs neinteresē košas krāsas un tumšās krāsas būtu iespēja tikt pie copēm sacensību beigās.